un Kunga Jēzus Kristus. Amen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 4. nodaļā. Mācekļi lūdza viņu sacīdami: Rabi, ēd. Bet viņš tiem sacīja: man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam: vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņiem saka: mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja: viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. Āmen. Tā Kunga evaņģēlijs. Kungs, svētais gars, tu, kas visur esi un visu piepildi, tu taisno dārgums un ticīgo ieprieci. Mēs tevi lūdzām, nāc un šķīstī mūsu sirdis un prātus, un iededz tajos ticības un mīlestības uguni, un svētī mūs tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Svētajos rakstos Bībelē, psalmu grāmatā īpaši, mēs atrodam daudz pateicības Dievam. Aleluja! Es pateicos tam Kungam un daudzinu viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē. Lieli ir tā Kunga darbi, tos lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. Slaveni un brīnišķīgi viņa darbi, viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu, žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas Kungs. Dievmīļotie, šodien svinam pļaujas jeb ražas svētkus, un gribu iesākt ar pateicību. Pirmkārt, jau tik skaists ir mūsu altāris. Paldies altāru kopējām, paldies par šo tradīciju, kas ir tikusi uzturēta, ka šajā dienā baznīca ir īpaša. Jā, un gribu sākt ar pateicību arī tāpēc, ka vakar mūsu visa Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca satikās Rīgā, arhibīskapa katedrālē, Doma baznīcā, kurā bija pateicības dievkalpojums. Pateicāmies par arhibīskapa 30 nokalpotajiem gadiem, par viņa 30 gadiem kopš konsekrācijas, par bīskapu. Pateicāmies par emeritūrā aizgājušiem mācītājiem šajā gadā un pateicāmies par visiem tiem, ka pasniegts uzticības vairogs, mūsu baznīcas apbalvojums draugu cilvēkiem. Pateicāmies par tiem, kas to saņēma vakar, liturģijas nozars māsas un brāļi. Pateicību saņēma un apbalvojumu arī arhibīskapa ilgadējā sekretāra Māra un virsvaldes sekretārs Romāns. Jā, tika sveicināti un nosaukti visi
uzticības vairoga nesēji un nesējas kopš 2007. gada, kad šis apbalvojums mūsu baznīcā tika iedibināts. Un kādi, kas varēja, jo daudz no viņiem jau ir cienījumā vecumā, kādi, kas varēja un jaunāki, tie bija arī un tika izsaukti priekšā un saņēma katrs baltu rozi no mūsu baznīcas vadības, jo izteikt jau īsti nevar ne ar ko to devumu, kas ir gadiem ilgi arī kalpojot, dots un ziedots. Un neviens jau arī tādu īpašu paldies negaida, jo tas ir Dievam un cilvēkiem, un tomēr tas ir būtiski un svarīgi, lai mēs ieietu pateicības izjūtā, ka esam varējuši to darīt, varam to darīt un ceram, ka varēsim vēl kalpot, ka varēsim līdzi darboties. Praktiski, un kad varbūt nevarēsim, varbūt būsim uz gultas, kamēr mums vien būs kāda saprāta dzirksts, varēsim kalpot ar lūkšanām, ar svētību, ko sniedzam citiem. Jā, šī pateicība bija visiem, arī mūsu draudzē ir māsas Kristu Milda, Dantēze un Austra, un Austrai bija tā žēlstība, ka viņa varēja būt arī Doma baznīcā. Mēs arī par to esam pateicīgi. Bet šodien pateicību gribu sacīt arī visiem, kas ir strādājuši un strādās katrs savā lauciņā, savā, varētu sacīt, debesu valstības zemes stūrītī un pleķītī. To kopjot un sargājot un veidojot, un tā visiem arī ejot uz priekšu. Jā, vakar tika sveicināti arī mūzikas, liturģijas nozares cilvēki. Un arī īpašs sveiciens pēc dievkalpojuma satiku un varēja aprunāties ar mūsu baznīcas diplomēto liturgu, doktorantu Vili Kolmu. Un viņš un arī svētās vecās Ģertrūdes dziedātāji sūta sirsnīgs sveiciens mūsu korim, vadītājai Ingai. Ir ļoti priecīgi, ka varēja kopīgi muzicēt un cer, ka tādas lietas atkārtosies. Un tiešām paldies, ka arī varējāt dzirdēt dievkalpojuma iesākumā vienu no tām kopkoru dziesmām, ko tad kors arī bija sagatavojis, un paldies. Tā kā mazliet no tās izjūtas, kas vakar bija, arī mums ir. Paldies, Inga, paldies, koristi, paldies visi. Ar pateicību es iesācu un par pateicību arī tad turpināšu. Atceros no senākām dienām, ka mēs, skolas puikas, mēdzām aizbraukt uz Jūrmalu, uz Lielupi, peldēties, un tad ik pa laikam aizbrauca garām kāda motorlaiva. Un īpaši gaidīta bija tā sauktā raķete. Tas bija tāds kuģītis, kas pārvadāja pasažierus no Rīgas uz Jūrmalu. Un kādreiz viņš piestāja, bet kādreiz traucās garām. Bet kas par viļņiem tur nāca? Tas bija tā vērts. Nemaz līdz jūrai nevajadzēja iet. Pieminu šo līdzību tam, kā izplatās pateicība. Līdz pat krastiem, pāri visiem ūdeņiem. Pateicība ir kā tāds kuģis, kas sakustina, saviļņo mūsu jūtas un ierosina domas. Pateicība nav atdalāma no prieka. Kad viļņi mūsu puikas sasniedz, ar lielu prieku tiem ļāvāmies. Noplūkot viļņiem arī prieks mazinājās. Vakar arhibīskaps veltīja pateicības vārdus savai sieviņai Baibai. Viņš pieminēja dažus gadījumus no savas kalpošanas sākuma, kad pirmo reizi viņam bija jādodās pie ministru prezidenta Valda Birkava uz pirmo vizīti kā ievēlētam baznīcas vadītājam, un viņš bija aizmirsis uzvalku mājās un saprata, ka viņam jāiet pie augstiem kungiem džinsos un parastā kreklā. Un bija tāds slidens laiks un ziema.
Un pēkšņi viņš skatās, ka Baiba, sieva stāv un viņai uzvalks. Viņš līdz šim brīdim nezina, kā viņa to dabūja gatavu. Viņš jau bija izplānojis, ka jāpērk kaut kur būs Rīgā, tā jau nevarēs iet. Un vakar viņš atzinās, ka esot aizmirsis savu zīzli mājās, kad devās uz Rīgas domu. Un, protams, laicīgi sieviņa sagādāja, atved, un viņš varēja visā savā glītumā un cienībā 30 gadu konsekrācijas dievkalpojumā būt. Un viņš par to pateicās. Un arī es esmu pateicīgs savai sievai Ditai, ka viņa uzmundrināja man šim tālajam ceļam uz Rīgu, jo būtu jau daudz ko darīt tādā saulainā sestdienas dienā. Kopā tāls ceļš ir arī vismaz 2 reizes īsāks. Un piedzīvotais bija tā vērts, neaizmirstams un vienreizējs brīdis. Pateicība ir ļoti interesanta īpašība. Tā pieņemas spēkā, tā izplatās. Pietiek cilvēkam sākt pateikties kaut vai par vienu lietu no sirds. Līdzās nostājas cita, un tad rindā vēl cita. Tā šodien ar pateicību varam pieminēt skolotājus, pedagogus, sveicināt. Vēl viens tāds kārtīgs prieka vilnis. Atcerēties un pateikties par visu labo, atceroties skolas gadus. Mūsu vidū ir esošie un bijušie skolotāji, un arī viņi var noķert savu pateicību, kā sērfotājs ķer vilni, kas viņu paceļ un nes. Atcerēties, pateikties. Ir kāda grāmata, kuru vēl arī vēlāk mazliet pieminēšu. Tā ir grāmata 6 minūtes, 365 dienas pateicībā. Un vienu dienu no 365 dienām ir ieteikums atcerēties 3 skolotājus no savas dzīves. No skolas gadiem, varbūt studiju, varbūt darba audzinātāji, bet tur rakstīts skolotājus. 3 skolotājus un atcerēties, par ko es esmu viņiem pateicīgs. To mēs varam šajā arī Pļaujas svētku reizē. Jā, pateicība ir tāda viļņveidīga kustība, kas izplatās pa visu ūdens virsmu. Mūsu apziņā izraisa prieku. Un kopsakarā ar šodienas rakstu vietu vēlos vērst uzmanību krastam, kur tie nonāk. Agri vai vēlu, tie nonāk līdz mūžības krastiem. Tie nonāk pie Dieva troņa, tā pakājē. Nonāk pie ķēniņa un kunga, pie Kristus. Jo tas ir cēlonis, tas ir iemesls. No tā viss nāk un turp viss atgriežas, un arī mēs tai skaitā. Tikai jau pārveidot, izauguši un gatavi tālākam mūžības ceļam savā laikā un brīdī. Pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Te atklājas virzība, visa jēga. Ābola vai bumbiera nobriešana ir ne tikai vēderprieks, bet redzīgam cilvēkam var attēlot dzīves ceļu un simbolizēt cilvēka būšanu. Raksturvieta iesākas ar pamudinājumu rabi, mācītāji, ēd. Ļoti vienkārši, ļoti ikdienišķi. Un tad attīstās tālāk, burtiski izaug līdz augļiem mūžīgai dzīvībai, tā ietverot visu mūsu esamību. Jau sacīju, ka šodien Pļaujas svētku reizē ir arī pateicības diena skolotājiem, tāpēc mājas darbs ieteikums. Un ne jau tāds sacīt jāsaka mājas darbs mājas darba dēļ,
bet lai būtu priecīgāka un skaistāka dzīvošana. Un te man prātā nāk kāda mīlas balāde, kas runā par divu cilvēku attiecībām, bet es to ieraudzīju šajā rītā kā tādu norādi uz pateicību, ka ja tās trūkst, tad dzīve ir diezgan, tā maigi sakot, tumša, grūta, nepanesama pat var kļūt. Pat vissiltākajās naktīs man bez tevis bargi salst, pat visīsākajam ceļam pēkšņi nav vairs redzams gals. Arī pateicības kontekstā mēs varam ieraudzīt šo mīlas balādes vārsmu. Un varbūt, ka pateicība ļoti labi noderētu laulātajiem un tie, kas tādi vēlas būt. Ja katrs pateiktos par dažām lietām, vispirmām kārtām, viens otram, tad siltās naktis būtu siltas. Jā, un gribu atgriezties pie šī uzdevuma, proti rakstīt savu pateicības dienas grāmatu. Tas ir viens tāds garīgs vingrinājums. Par ko esmu pateicīgs, atskatoties uz pagājušo dienu. Un to var rakstīt tādos kā lokos, no šaurāku uz lielāku, tā viļņveidīgi. To, protams, var arī vēl dažādāk darīt, bet pirmais loks ir pavisam dabisks. Un ņemot vērā to, ka katra laba dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pateicība ir ļoti plaša. Mazais loks – es un mani tuvākie. Vidējais loks – cilvēki paziņas, pat varbūt sveši cilvēki, notikumi sabiedrībā, baznīcā. Par ko esmu pateicīgs, kur izjūtu to, kur pamanu Dieva darbus, pāri savam mazajam lokam, tie ir lielāki. Un lielais ticības loks, ar ko vienmēr ir labi arī noslēgt mūžības krasti, vienmēr no jauna pieminēt un pateikties par tiem, kas jau ir mūžībā. Uzticēt viņus Dievam Kristus vārdā. Esmu nolicis uz galda grāmatu 6 minūtes, 365 dienas pateicībā. Tā nav tāda izteikti kristīga grāmata, bet tā ir ļoti tuvu pietuvojusies, tā ir pieredze. Vienkārši kā piemēra pēc, lūdzu neņemiet to līdzi, tā nav izlikta arī pārdošanā, vienkārši, lai būtu paraugs, kā tas notiek, ka vienu gadu, katru dienu cilvēks dzīvo pateicībā ar noteikta veida padomu, jau ar tādu ieteikumu, ko viņš ņem vērā. Viņam pašam nav jāizdomā. Un lūk, ko raksta autoris Sanda un Viktorija. Mums nav jāpierāda, ka pateicība apgriež visu kājām gaisā, liekot pamanīt to, cik daudz visa kā dzīve devusi, joprojām dod un vienmēr dos. Un mums pat nav vērts atkārtot teicienu par to, ka tam, kam ir daudz, kas pateicīgs par esošo, tam tiks dots vēl vairāk. Tas 1000-kārt minēts gan viedos rakstos, gan gudru ļaužu runās. Mēs radījām šo grāmatu, tāpēc, ka esam redzējušas un piedzīvojušas to, kā pateicība atver acis. Varētu tagad rakstīt iedvesmas pilnus teikumus par dzīves jēgu, prieku, laimi, bet arī tam nav dižas nozīmes. Tie tik un tā ir tikai vārdi, kas īsto piepildījumu spēj rast tikai un vienīgi piedzīvoti. Mēs apsolām, ka iekšējās pārmaiņas atspoguļosies arī ārējā pasaulē. Mainīdamies paši, mēs vairs nespēsim dzīvot kā iepriekš. Mēs to tik droši varam apgalvot, tāpēc, ka pašas esam rakstījušas
pateicības dienas grāmatas un turpinām to darīt. Alelujā! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds, taisno vidū un draudzē. Lieli ir tā kunga darbi. Āmen!